Varbūt, ja cilvēks izdomā tomēr šo ņem un neēd un skaties, kā būs, ko sagaidīt, kas var tajā visā pieredzē notikt un kā cilvēks var sevi atbalstīt. Es uzskatu, ka tā ir vispareizākā versija. Vienkārši ņem un ēd. Jo ir divas iespējas. Vai nu vienkārši ņem un ēd, vai nu iet garo ceļu un tur teikt, nē, pagaidi, man vajag pirms iztīrīties, nezinu, kā tur sagatavoties. Tagad man pusgadu tur tā ir jāēd vai jāuztaisa antiparazitārās 10 tīrīšanas, ja tur nezinu, kas var bez visa tā. Jo patās tas būs vesels process, tas nebūs viegls process. Es, kā jau teicu, man nebija nekādu zināšanu, vienkārši es tajā iegāju un viss. Jā, es stāstu, kurš kā ir labāk, kā ir pakāpeniski. Protams, tur elementāri ar kādu klizmu, ar rīciņeļu, ar magnēziju, ar visādām lietām, kā uzsākt, kā vieglāk ēst. Ļoti svarīgi ir arī, no kurienes jūs nākat, ko jūs vispār ēdat. Es runāju arī par dažādu ēšanu veidiem un apziņu, jo tās ķermeņa izpausmes ļoti atkarīgas. Vienam der, otram neder. Lielie strīdi, diskusijas, kādam ir slikti, kādam nav labi. Par dažādiem es runāju ēšanas veidiem. Es visām tām tēmām pieskaros. Bet, kā es saku, pamats princips ir vienkārši, nē, jā.